Nevienam nav noslēpums, ka šobrīd ir ļoti aktuāla tēma sabiedrības novecošanās kopumā. Senioru dejas ir viens fantastisks veids, kā šo senioru paudzi saliedēt, motivēt, kustēties un dot viņiem arī ļoti daudz dzīvesprieka. Jo deja tas ir prieks. Deja tā ir dzīvošana, tā ir, kamēr cilvēks kustās, tikmēr viņš dzīvo. Latvijas senioru deja kā patstāvīgs dejas žanrs aizsākās 1999. gadā Madonā, un ar ļoti lielu entuziasmu tas iedvesmoja, es varu teikt, jau vairākas paudzes Latvijas senioru, un šīs senioru deju kopas, neatkarīgi no tā, vai ir Latvijas senioru deju apvienībā, ir veselīgi novecojušas. Senioru dejām pavisam ir 3 līmeņi. Un augstākais ir 3. līmenis, kuru piedāvā fiziski ļoti stipriem senioriem, kuriem ir priekšzināšanas, kam ir arī deju pieredze, bet vispār senioru dejās netiek jautāta, vai ir deju pieredze. Ja vēlas dejot senioru dejas, tad nāk uz nodarbību, un vadītājam pašam ir jāprot novērtēt, vai kolektīvs ir 1., 2. vai tikai 3. līmenis, vai ir tikai iesācēji. Senioru deja nav publiskā deja. Un senioru dejas ikdienas nodarbība notiek reizi nedēļā, un vai nu tā ir nodarbība grupas ietveros, vai tā ir tikšanās vairākām deju kopā. Un es domāju, ja deju kopas strādā ar pareizo saturu, tad laika gaitā izveidojas ļoti pārliecinoša tāda atbildības sajūta, un tas veicina arī tādu cilvēku iekšējo kultūras līmeņa augšanu. Es esmu jutusi pēc saviem dejotājiem, kur strādāju jau 15 gadus, kā Rīgā ar senioru deju kopu Saule. Tā tagad Jūrmalā jau 18 gadi, Babītē 16 gadi. Šo cilvēku zināšanu apjoms par to, kas vispār ir dejošana, ir ļoti audzis, un tas ir ļoti patstāvīgs, tāds neatkarīgs vērtējums, ka nav to šablonu, ka dejošana ir tikai uzstāšanās. Nē, dejošana tā ir māksla būt pašam ar sevi. Kongress notiek reizi 3 gados kādā no dalību valstīm. Tātad no šīm 16 valstīm, kādā no viņām arī notiek, un 2019. gadā Starptautiskā senioru deju asociācija, ņemot vērā to mūsu darbu un izrādīja mums šo te uzticēšanos un cieņu, piedāvājot organizēt kongresu Latvijā. Kongresa laikā, visas šīs nedēļas laikā, sapulcējas speciālisti, deju instruktori un aktīvākie dejotāji uz kopīgu kopā sanākšanu, lai mācītos mācību programmu. Tātad apgūtu deju repertuāru turmākajiem 3 gadiem līdz nākošajam kongresam. Šis repertuārs ir visām dalību valstīm vienots, par ko komiteja vienojas, kuras dejas tiek iekļautas repertuārā, un šīs nedēļas laikā arī dejas tiek apgūtas visās valstīs vienādi. Kā jebkurā deju žanrā, arī senioru deju žanrā ļoti svarīgs ir saturs. Tas ir primārais. Ko mācīt, kāpēc mācīt. Un pateicoties šiem kongresiem, kopš 2010. gada, mēs katrā kongresā esam iemācījušies mācību programmas ar 26 vai 28 dejām. Un ja mēs, protams, to pareizinām ar 5 kongresiem, kuru dalībnieki esam, tad mums ir ļoti liels šis saturs. Ar lielu interesi mēs organizēsim pēc kongresa kursus un seminārus, lai interesanti varētu apgūt šo repertuāru. Un man ir ļoti liels prieks, ka mēs veicam šo kultūra izglītības darbu tieši dejas kultūrā un mūzikas kultūrā. Un manās deju kopās Jūrmalā, Vēšā, Bersiedos un Babītes kultūra izglītības centra filiālē Vietvalži mēs strādājam ar Vācijas senioru deju apvienības mācību programmām. Līdz ar to esam jutuši, ka ir ļoti liela interese arī no citām senioru deju kopām par repertuāru, ko mēs dejojam. Un man ir prieks, ka mēs varam Latvijas senioriem parādīt šo dažādību, šīs īpašās dejas formas, kas ir senioriem, vai tās ir gatves dejas, vai tās ir pasaules tautu dejas.
Īpaši ir prieks par pasaules tautu dejām, jo es domāju, ka mums ir šī iespēja visai Latvijai arī parādīt pasaules tautu deju kultūru. Mūsu kongresā mēs ne tikai mācīsimies deju repertuāru senioru dejās, mēs no savas puses piedāvāsim visiem dalībniekiem arī deju meistarklases. Tās būs latviešu dejas, ko vadīs Brigita Čikste. Tās būs līnija dejas, ko vadīs Dzintra Rozīte ar kolēģi. Un tās būs biodanza. To vadīs vesela pasniedzēja komanda. Un šīs visas dejas ir aicinātas pie mums tādēļ, ka viņiem ir jau izstrādātas arī programmas tieši senioriem. Un šeit viņi piedāvās šīs savas senioru attiecīgo deju žanru mūsu viesiem. Dalībnieki ir attiecīgo dalību valstu organizāciju pārstāvji, deju vadītāji un ļoti iespējams arī kāds no aktīvākajiem dejotājiem. Šis nav notikums deju kopām tieši. Šeit nenotiek deju kopu savstarpējā sadraudzība. Šeit ir tieši mācību process deju vadītājiem. Kongresa ietvaros notiek arī nākamā komitejas sēde. Komitejā ietilpst 2 pārstāvji no katras dalībvalsts. Šīs komitejas laikā tiks arī prezentēta nākamā kongresa norises vieta. Tāpat tās arī tiks spriests par vietu, kur notiks jau aiznākamais kongress. Tiks izvērtēts noteikti arī šī kongresa saturs un norise. Tas ir katru gadu, lai arī mēs katra valsts ņemtu vērā ieteikumus vai varbūt to, kas varbūt nav izdevies, kā iecerēts. Tā kā šīs komitejas sanāksmes ir arī kā tāds sava veida pieturpunkts, lai mēs ietu visi vienā virzienā.